Godātie kolēģi, varbūt man salīdzinājums būs pārāk skarbs, bet manuprāt, ka atteikšanās no vēja elektroenerģijas, no vēja ģenerācijas būtu pielīdzināma tam, ka mēs atteiktos no leduskapja lietošanas. Arī leduskapji kādreiz bija jauni, cilvēkiem nepierasti produkti, un šobrīd tā ir mūsu ikdiena. Mēs šobrīd runājam par ģenerācijas veidu, kas ir pazīstams vairākas desmitgades, ja ne pat pusgadsimtu. Un piedodiet, mēs visi taču braukājam pa pasauli un redzam, kas notiek elektroenerģijas ģenerācijā. Mēs esam Kopenhāgenā, kur turpat pilsētas centrālā daļā ir stacijas. Mēs esam Vīnē, Austrijā, mēs esam Latvijā. Arī mums ir vēja ģenerācija, kas ir jau diezgan būtiska daļa no kopējā ģenerācijas portfeļa. Tāpat mums ir jāatzīst, ka šobrīd, salīdzinot ar mūsu kaimiņu valstīm Lietuvu un Igauniju, kā arī Eiropas, tieši Ziemeļeiropas valstīm, mums nav tik lielas vēja ģenerācijas jaudas, kas atstāja negatīvu iespaidu uz mūsu kopējo energosistēmu. Es vēlos kolēģi jums atgādināt, ka Latvijā un Baltijā kopumā trūkst ģenerācijas jaudas, un tās ir jāizpild tuvākā laikā. Un alternatīva šo jaudu aizpildīšanai ir relatīvi maza, un šī alternatīva tik tiešām ir vēja ģenerācija. Kolēģi, mums jebkurā gadījumā nevar būt kompromiss attiecībā uz ietekmi uz vides novērtējumiem, mūsu iedzīvotājiem interesēm konkrētā vietā, kur vēja ģenerācija tiek attīstīta. Tādēļ ir speciāls procedūras, lai noskaidrotu šo rūpniecisko objektu ietekmi uz iedzīvotājiem. Un tas arī notiek šobrīd un notiks turpmāk. Atteikšanās no vēja ģenerācijas ir atteikšanās no leduskapja. Paldies!